Lai radītu savu likteni, ir jāpārstāj balstīties uz pagātni. Un jums jāpārstāj balstīties uz loģiku. Tad radīsies jauns liktenis. Mēs vienmēr atrodam to, ko mēs jūtam. Tas, ko jūs gribat, tam nav nekādas nozīmes. Tas, ko jūs gribat, tas nenosaka jūsu nākotni. Jūsu nākotni nosaka tas, ko jūs jūtat. Tas ir tas, ko jūs sagaidāt. Ko jūs sagaidāt? Cilvēks ir uzsācis biznesu. Viss gāja labi. Pēkšņi vienu nedēļu nav pārdošanas, otru nedēļu nav pārdošanas. Un cilvēks domā, laikam man nav biznesmeņa talants. Droši vien tagad būs tikai lejupslīde. Un lūk, vispār situācija visa apkārt pasliktinās. Tāpēc arī mans bizness pasliktinās. Un droši vien maniem klientiem kaut kas nepatīk. Droši vien man ir slikts produkts. Un tā tālāk. Cilvēks sāk fantazēt. Un gaidīt, ka viss ies sliktāk un sliktāk. Bet, ja gaidas būtu citas, tas ir tikai sākums, tas ir tikai mans biznesa sākums. Un pat tad, ja kaut kas iet uz leju, tas ir tāpēc, ka man vajag pārskatīt kaut kādas lietas. Varbūt es neesmu izdarījis pietiekoši daudz darbības, lai būtu pārdošanas. Vai arī šī ir mana iespēja vēl paskatīties, kādi ir nākamie soļi, kādi horizonti vēl ir atvērti. Ko vēl es varu izdarīt, lai rīt mans bizness dubultotos un trīskāršotos, un tā tālāk. Saprotiet, tās ir absolūti dažādas gaidas. Un cilvēks dažādi rīkojas, un cilvēks dažādi jutīsies. Pirmajā gadījumā cilvēkam būs sava vājuma sajūta, savas nespējas, sajūta, ka tas notiek, un es ar to neko nevaru izdarīt. Un vispār es neesmu ne uz ko vairāk spējīgs. Bet otrajā gadījumā parādās ziņkārība, parādās iedvesma. Ko es varu izdarīt savādāk? Kur man vēl ir papildus izaugsmes punkts? Ne tas, ko jūs gribat, nosaka jūsu nākotni. Jo viņi abi gribēja veiksmīgu biznesu. Viņi abi gribēja nopelnīt vairāk. Viņi abi gribēja, lai auga biznesu un lai pārdošanas auga. Bet ko viņi gaidīja? Viņi gaidīja dažādas lietas. Tad arī jūta sevi dažādi un saņēma dažādi. Vieniem patiešām viss kļuva sliktāk un sliktāk. Klienti sāka pazust, darbinieki aizgāja, idejas pārstāja nākt, un viņš saka, es jau to zināju. Nē, jūs vienkārši pārstājāt sevi redzēt. Jūs pārstājāt sapņot. Jūs laizījāt un grauzījāt tos kauliņus, kas bija palikuši pāri no jūsu iepriekšējā sapņa. Turpiniet sapņot. Bet es taču redzu, ka mans bizness krītas. Kā es varu turpināt sapņot? Kurš jums ir teicis, ka ir jāskatās uz to, kas ir? Ir jāskatās uz to, kas būs. Uz to, kas ir iespējams. Uz to, ko jūs gribat. Ticiet. Uzdrīkstieties ticēt tad, kad jums saka, ka tas nav iespējams.